Labdien visiem! Tie, kas redzēja man šortu no Zviedrijas, kur es sūdzējos, ka man eļļa tek. Esmu atpakaļ, 1000 kilometru tekošu mašīnu nobraukti. Labi, ka tā. Godīgi sakot, bija diezgan stresants brīdis, kad es saprotu Igaunijas benzīna tankā pirms braukšanas skuģi, kad tek, tā normāli. Tagad jau es te viss izmazgāju, bet te bija viss piešķies un tāda eļas plēja visur šitajā malā. Viņš tur uz tās siksnas tika, uz agregāta siksnas un te tāda plānā miglā te visu noklāja. Pirmais secinājums tāds, ka viss šitas, ko es te darīju, ir pilnīgi pavelti. Pēc tam pastāstīšu, kāpēc, bet, vienmēr sakot, būtu labāk neaizticis vispār. Bet, kā ir, tā ir, diemžēl. Tā, primāri tek kloķenes saļņiks, bet tek arī sadalenes saļņiks. Sadalenes saļņiks gan visticamāk tek mana paša vainas dēļ, jo bija piemeties līko roku sindroms un, protams, arī tā steiga. Es pēdējās dienās pēc braukšanas te visu taisīju, un tad iznāca tāda situācija, ka es mainīju šitien te, tos te saļņiks, izdomāju, te jau viss, un šitien viss bija ok, bet šitien man pārspro kurbis, un viņš saskrāpēja šo te spoguļu virsmu. Es gan nezinu, vai tāpēc, jo, tek, bet, jo bija arī otra lieta, tagad, ka noņēma, tad šitas te blīvslāgs bija pastūmies ārā pa kādu milimetru. Šitie bija tādi interesanti blīvslāgi, cik interesanti, bet viņi bija šitāda te stila, kad šī te gumijotā virsma nav pa visu perimetru, ne, bet pa visu to augstumu. Tas nozīmē, ka viņš tā kā pa stingri turās tikai šajā te pusītē. Varbūt, ka viņš, izstūmās ārā, to es īsti nezinu. Par apakšu nezinu, aizdoms, ka diemžēl to es uzzināju no komentāriem tikai pēc tam, ka Pierburga detaļas vairs nedraudzējas ar kvalitāti, bet, diemžēl. Iespējams, ka tur ir spoguļvirsmas problēmas, iespējams saļņika problēmas, iespējams nedaudz savādāks tas novietojums nekā vecajam blīvslāgam. To es šobrīd nezinu, ko es varu izdarīt šajā visā. Es varu izdarīt tādu lietu, kas varu tagad izvilkt šos blīvslāgu ārā, uzlikt tur savādāku, likšu tur šitādu te es izvēlējos, kuram ir pilnā gumija sānā, jo viņš bija izstūmies ārā, kāpēc. Es nedomāju, ka viņi nebija ielicis līdz galam. Viņš vienkārši bija darbības laikā kaut kādā izbīdījies. Pa apakšu nezinu, skatīšos, ka izņemšu šo te blīvslāgu ārā, kāda tur tā situācija to kloķeni. Jāsaka, vēl visam šim, tā teikt, sāli brūcēs ieber tas, kad ar spiedienu īpaši nekas nemainījās, nevis īpaši, bet viņš kā tur brīvgaitā čutne nulli stāv, bišķi virs tās lampiņas iedegšanās spiedienu. Viņš stāv tā arī stāv ar visu jauno eļas sūkni. Es to veco izjaucu, bet es nevaru atrast. Kur viņš palika, gribēju parādīt, tur nebija. Es biju domājis, ka tur iekšpusē būs kaut kas normāli izēts, bet tur nekā nebija tāda. Tā kā, tas vienmēr sakot ar pavelti šis pasākums, principā. Bet, es viņu mainīju, tāpēc, ka es zināju, ka es otrais negribēšu ņemt te visu nost, un tad domāju, tā pie viena ķipa samainīs, bet īstenībā tas bija viss diezgan sūdīgs variants. Nevajadzēja aiztikt citiem vārdiem sakot. Protams, tagad jau ar vēsu galu padomājot, ļoti vienkārši izcinājums, kas paņēma no plasmas pudeles aizbāz garām un tādā gadījumā nosprūkot urbim nost, nekas nebūtu sabojāts, bet, kā es teicu, tā steiga ļoti, ļoti sačakarēja visu. Tā kā, prieks, ka tā ir mana mašīna kādam klientam. Tāpēc arī šāds darbs neņem darīt absolūti nevienu zobenis. Es nomainīju savā mūžā citiem 3 zobenis. Man liekas, ne vai 2. Īsti neatceros. 2 zobenis, un abi bija tieši šādi paši motori. Bet tas bija tā kā nejauši. Vienu zobenis mainīja, tāpēc, ka man kaimiņai nebija golfs. Un viņi saka, kaut kas grab, kaut kas klabiedzenam garāžā. Izrādās šitas te, siksna vaļīga. Šitam rūlim bija izēsta tā, ne izēsta, bet izrauta vītne blokā alumīnija.
vai galvā viņš tur nāk. Viņš tur sanāk, var sakot, tur lika to tur helikoilu saucamo. Tas bija viens remonts, un otrais bija kaut kādam Seatam bija izšķīts, bija ūdens sūknis. Nu, es tik tā biju atjaucis jau, nu tad es arī nomainīju, bet visādi citādi es šitādas darbus neņemu. Nu, ir citi cilvēkam, tas ļoti labi padodās. Es kā saku, viņai negrasos sastādīt konkurenci. Man jātiek tad galā tiem saviem blīvslēgiem, un lai viss kaut kā šitas jautājums, tā teikt, ar sausām kājām turpina dzīvot, jo es netaisos ne te kapitāla remontu taisīt, ne motoru mainīt. Ja viņš iet, tad viņš iet, un tādas tās lietas, jā. Jā, un instantā eļļa, viņa vienmēr sakot, te nāca, sanāk tā, ka viņš šķīst arī daļai virsū uz pūsas, un tad viņa pa to pūsas bija viss piešķiest, visa arka tur pilna, un man liekas, man visa apakša ir antikorozija uztaisīta. Vienmēr sakot, bija rītīgi jautri. Nu, ārā ir. Es domāju, ka droši vien, ka var redzēt, jā, tad ir viena vieta, kur ir iešvīkāts. Diezgan struntīgi, jā. Atzīst, šis bija izcili stulbi, bet, nu, parādīšu arī to blīvslēgu. Jā, nu, šitas te variants it kā no vienas puses man viņš no sākuma patika, jo, nu, tā kā smukāk ir iecentrēt to sākumu, bet, iespējams, kaut kādās situācijās tā maliņa, kas ir tā biezākā, ka viņa ir čučut pa mazu. Nu, ko lai saka, nezinu, skatīšos. Nu, tā kā laikam sanāk, jā, sanāk tā, ka tā pamata blīvēšana notiek ar to kantīti, kurai ir gumija, bet tas tā atsperīt virsū, ka tā ārējā ir tāda kā palīga kanti. Tad, nu, primāri būtu jāstās, vai šī ir tā tad vietā, kur nav šis te bojājums. Vai to var izdarīt? Nezinu. Godīgi sakot, nezinu. Neapstāsta, kāda ir atšķirība tam kloķienes blīvslēgam. Iespējams, ka tur ir citā vietā viņa aizbīdās, bet, nu, švīki ir ļoti pretīgā vietā. Nezinu, cik viņa tur ir dziļa vai kā, bet, nu, jebkurā gadījumā viņa ir diezgan plata. Izrādās, ka nav vienādas, vienkārši tur spaidot analogus un blā, bija laikam divas vienādas pasūtīs. Vai, kur, nu, vienmēr cikot vārpsts diametra atšķirās. Sadlēnē 27, kloķinē 33. Šī tas ir tas, ko es uzliku. Corteco firma labi, to man nekāda iebilduma nebūtu. Šis bija uz mašīnas, tas oriģinālais Volkswagen blīvslēgs. Varam gan redzēt, ka oriģināliem šī te gumijotā josla ir platāka. Es gan neriskēšu vairs augšpusē likt bez šīs gumijotās joslas, ja būs iespējams, tad es ņemšu tādu, kuram pilnīgi visa šī plakne ir ar gumiju. Kaut kā, nu, jā, paliek, protams, jautājums, kāpēc viņš izbīdījā. Grūti gāja veco blīvslēgu, nezinu. Viņš ir baigi šaurais, tas ir baigais mīnus, nevarēja viņam neīsti iurpt. Viņš uzreiz tas līd nost. Beigās skrūgries kaut ko muļāju, un tad beigās šito iedzinu, bet es teikšu godīgi, man šitās darbības man noņēma paniskas bailes, jo tās poguļu virsma ir tik, kā saka, trausla un viegls atškrējumi. Es pat nezinu, kā viņi normāli var izņemt, varbūt kaut kāds speciāls novilcējs, kur iebāž kaut kā uz, nu, tā kā, nevar pat iedomāties, jā, bet, nu, ar tiem skrūgriežiem un visas tās darbības, man liekas, tāds diezgan riskantas, teiksim tā. Kārtējo reizi endoskops nāk palīgā, skatāmies, nu, protams, ka baigi grūti vispār kaut ko ieraudzīt, tas ir fakts, bet no redzēt, kad ir šī te, protams, pa 300 000 ir šī te vieta redzama, kur piespiežās blīvslēgs. Grūti saprast, kur pusi. Kur piespiežās blīvslēgs. Tā ir redzama, tāda šī ir tuvākā un tā pamata blīvējošā daļa ir tālāk, ja iekšā kloķenes daļā. Ir kaut kāda atsevišķa arī reku, nezinu, no kuriem laikiem, vai no manis, vai no kā ir tādas vietas atsevišķas, kur ir grūti saprast. Redzat, tādi vidū tieši ir tādi kā kaut kas iebakstīts.
Bet, nu, tur var redzēt, grūti to tagad parādīt, bet kaut kādās konkrētos leņķos var redzēt arī to tālāko švīku, kur ir rotācija bijusi, kur piespiežās jau tas otrs blīvējošā kanta. Jā, nu, tā kā, nu, reāli vienīgā iespēja, ko es šeit redzu, ir mēģināt kaut kā savādāk viņu iebīdīt, vai tas ir izmērs spēlēties 7, 8, man šobrīd ir pieejams. Tad jāsaprot, kurā vietā attiecībā pret šo te vāku, kurā vietā ir šī te gropīte, un te jāmēģina kaut kas, nu jā, tad divi neko neparādīšu. Tad ir jāmēģina saprast, ko es varu paspēlējoties ar šiem blīvslēgu izmēriem drusku, ko es tur varu izdarīt, jā. Nu, tā situācija. Kloķārpstā ieliku to blīvslēgu, kurš bija tas augstuma ziņā 7. Nezinu, vai tajā pārfilmējot no endoskopa varēs tik labi redzēt, bet vispār redzat, tur var redzēt, ka kādu milimetru no blīvslēga malas ir tāda švīka. Un tā ir tā vecā vieta, kur spiedās šī te ārējā kantīte klāt, nu tad tagad viņš pabīdīts par kādu milimetru vismaz uz iekšu. Un ir cerība, kā tur bija cerība, muļķi mierinājums, ja, kad būs cita šī te vieta blīvējošā, un varbūt, ka netecēs. Bet zvanīts jau nav. Jā, nu, vienīgi atkal jāpāregulē lielais siksnais spriegojums. Šits te besi ārais jau iepriekšējā reizē liekot te nočakarējos, it kā tu uzliec par to vietu, velkot ciet, aizbīdās. Viņas laiku šitā, nu, šits ir tagad pa daudz. Viņš ir aizgājis, viņam jābūt pret to zobiņu. Ai. Kāpēc es nemainu zobenes? Labāk tā vādu slipina. Šitien augšā man ar kaut kā negāja ar to iestatīšanu zobsiksnes. Jums nāk teikt tāds bloķētājs iebīdās divās vietās. Bet problēma tāda, kad abi skriemeļi būtu nofiksēti ar bloķētāju. Tajā brīdī ir tā, ka es siksnu nevaru dabūt pāri normāli, tā, ka viņi ir nostiepta. Principā, ja es lieku siksnu pie tā varianta, kad abi šie te bloķētāji ir vietā, tad man sanāk tāda situācija, ka parādīšu siksnes to ideju, ka man ir šādi te sanāk, siksnes zobs, zoba augšpus pret zobratu zobu augšpus. Un iznāk, ka man viens no tiem bloķētājiem ir jāizvalk ārā, jāpagriež čučut pa tiem 5 mm skriemelis, un tikai tad es varu uzlikt zobeni. Nezinu, kur tur tas āķis. Jo, tā kā zobrati turās uz šiem te, vienā vietā viņas var uzlikt, tikai viņi nav grozām attiecībā pret sadalsvārpstām. Tā, kaut kā interesanti. Cerēsim, kad epopeja ar sūcēm ir beigusies. Godīgi sakot, arī piegriezies šis jautājums, kā ir, tā ir. Un ko jau daudz arī nevarēs vairāk tur izdarīt. Ja arī kaut kas tur parādīsies, bet, katrā ziņā ir stipri mazāk, ja pat kaut kas ir, jo, tagad pēc nelielas rūcināšanas nekas neparādījās. Pastīšos vēl endoskopu. Esmu izbraucis no garāžas, uzlicis pannu, jābrauc tagad uz skati. Es vairs pat negribu skatīties, tek, netek, bet es domāju, ka apakšā viss kārtībā netek. Es tur labu laiku parūcināju, nebija nekas, un arī augšā tagad uzlika endoskopu. Tā bilde ir, šī te apakšējā vieta ir šis te blīvslēgs sadalsvārpstei, un tur nav nekādas pēdas no eļļas tecēšanas. Tā kā, ir tāda pozitīva cerība, kad viss ir nokārtojies, tad šīs te variants, ka es paņēmu plānāku blīvslēgu, kaut gan no kārbas, ne no augšas. Ne motoram domāto, bet izskatās, ka tas ir palīdzējis. Jā, atzīstu, šī ir absolūti mana kļūda, to es arī atzīstu. Pats nolohojos ar steigu
Bet arī, kad zvanīja čomām, kas mehānika tieši remontējas, prasīja, kā tu ņem tos blīvslāgus ārā, viņš saka, es viņus vispār neaiztiek, ja netek. Un šis, diemžēl, pierādās, ka labāk laikam tiešām neaiztikt. Jo kā kloķenēja, es starp citu vēl vienu cilvēku runāju, viņš teica, arī gribējis kā labāk samainīs un sācis tecēt vairāk nekā iepriekš. Tā kā es domāju, ka tīpaši veciem motoriem, kuriem ir risks jau, ka tur ir šajās tā vārpstās ir iedilus šī strīpiņa, kuras piespiežās tas blīvējošā virsma, kad tur labāk tā neaiztikt nemaz. Ja viņš, protams, gāžās naturāli eļļi, tad ir viena lieta, bet tā vienkārši profilaksē labāk droši vien, ka pat nemainīt. Tā kā es nezinu, kas ar to apakšējo, vai tur bija nekvalitatīvs blīvslāgs, vai viņš nepareizā vietā bija novietojies, tas oriģinālais, kas nāca komplektā ar sūkni. Tas paliek uz jautājumu zīmes. Es varu tikai spekulēt, varbūt nekvalitatīvs, varbūt kas. Bet skaidrs arī viens, ka, diemžēl, šī firma, kas agrāk ražoja degvielas sistēmas detaļas, un tagad tas jau liekas aizdomīgi, ka viņi kaut kādā sakarā sākuši eļļas, tur sūkņus ražot. Es domāju, ka viņi vienkārši nodarbojas ar lētu mantu pakošanu. Bet tas tā. Jā, pagājis kāds mēnesis, vismaz braukāts, un, kā redzam, endoskops ir ielikts te augšējā skriemelī un mīņas no eļļas sūcas. Labi, paldies, kas noskatījās. Un, nezinu, ieliekat īkšķi.